Bet kā noslēdzošo runātāju es gribētu pieteikt un aicināt arī Nacionālo bruņoto spēku jūras spēku vecāko kapelānu komandantu leitnantu Davidu Šternu ar stāstu par jūras spēku jeb kara flotes veidošanos neatkarības kara laikā un tad attiecīgi arī šo sabiedroto flotes atbalstu toreiz un tagad. Paldies par pieteikšanu un liels gods un izaicinājums šodien stāties jūsu priekšā, visi kopīgi un, protams, vēsturnieku priekšā. Tad katru vārdu ir jāatbild, ko šeit runā par faktiem vai kļūdām, bet es ceru kaut kā tikt cauri un man īsā lasījuma tēma jūsu spēku, jeb kara flotes veidošanās neatkarības kara laikā un sabiedroto flotes atbalstu toreiz un tagad. Pašiem bija lielisks izaicinājums un iespēja mācīties un uzzināt daudz un dažādas jaunas lietas par jūras spēkiem. Tātad apakštēma, veicot šo sagatavošanos, caurvīja manā prātā šim priekšlasījumam cēsu saikni ar Latvijas kara floti tās veidošanās sākumos. Un, protams, šo to arī izdevās atrast. Un sākotnēji ieceri jūras spēku veidošanās neatkarības kara laikā, kas sasaistījās ar mūsu šodienas tradīciju, proti atjaunotās Latvijas jūras spēku tradīcija, dodot jauniem kuģiem, kur tika sākotnēji būvēti Vācijā, pēc tam arī Latvijā, šies skrundas klases patruļu kuģi, katram kuģim tika dots kāds pilsētas vārds. Un jūs tur dzirdējuši kuģi P05 skrunda, P06 cēsis, P07 viesīte, P08 Jēlgava, P09 Rēzekne. Šie mūsu jaunie kuģi nes šos vārdus, pateicoties tam, kad ir bijuši nozīmīgi notikumi neatkarības kara laikā, kur notikušas cīņas. Un šodien, protams, īpaši mēs izcelt cēsis, un arī katram kuģim dodot vārdu bija dot kāda īpaša tradīcija, proti no kara flotes laikiem saglabāt tradīciju, kad tiek uzaicināta kuģa krustmāte. Un par kuģa krustmāti aicina kāda īpaša sieviete, aktīva sabiedriska darbiniece no akadēmijas, kultūras, izglītības vai citas jomas, kur pārstāv kādu noteiktu šo pilsētu. Un šodien cēsis rodas 105. gaddienā mēs apstājamies pie P06 kuģa krustmātes, proti Dacas Stabūnes, un gribam arī īpaši mūsu jūras pārstāvju. Es dzirdēju, tas var izlaist vienu rīnkopu, kurus jau uzrakstīju to, cik ļoti mūsu krustmāte lepojas ar jūras spēkiem un mūsu pārstāv. Un, kā viņa kādā intervijā saka, es šo titulu uzskatu par lielu savas dzīves apbalvojumu, ļoti vērtīgu. Tās emocijas, ko gūst konektēties un tiekoties ar kuģu komandu, ar viņu attieksmi, tās vienmēr ir izteikti pozitīvas. Tie ir Dacas Stabūnes vārdi. Un kuģi komandieri mainās, šodien mums divi, teikt, esošais un bijušais kuģi komandieris šeit, komandieres, bet kuģis paliek un arī krustmāte paliek. Tā ir viena no tādām svarīgām saiknēm, kas mūsu šodien satiekoties liek saprast, ka mūsu Latvijas zeme, Latvijas teritorija, Latvijas vietas, šodien runājam par cēsīm, un kā sapratām, tad cēsis bijuši izšķiroši ļoti svarīgi vieta, kur tik daudz lietas ir notikušas. Un, protams, tas jautājums, kā tas sakās cēsīm ar jūras spēkiem vai jūru, jo šeit jūras nav tieši. Ja? Tātad, domājot par šo tēmu, dažas lietas varētu teikt, kad par to savu kara flotes priekšvēsturi, jo daudz notikumu norisinājās vēl pirms datuma, kad tiek atzīmēta kara flotes dzimšanas diena. Un tie arī savā ziņā vēsturnieki, kas ķiedēs, ir divi datumi. Viens šis pirmais, kad tika pacelts pirmais karogs uz kuģa maiga, un otrs, kad jau Latvijas brīvvalsts laikā pēc brīvības cīņām, kad tika kuģis virsaids, kad tika pacelts tas karogs virs šī kuģa. Nu, lūk,
Tātad kara flotes dibināšana viennozīmīgi saistās ar Cēsu pilsētu un Vidzemes divīzijas Cēsu pulku, kurš kalpoja par pamatu, jeb atbalsta punktu kara flotes dzimšanai un arī attīstībai un loģiski vēlāk tapšanai par patstāvīgu jūras spēku komponenti, kas sekmīgi darbojās neatkarības kara laikā, atbalstot sauszemes operācijas Lubānas, Aivieksts, ūdenskārtuvēs Lielupē pie Jelgavas un, protams, arī Daugavā pie Rīgas un Rīgas jūras līcī. Kā kaplāns es gribu atzīmēt par Latvijas valsts dibināšanu un neatkarības kara laiku, ka man šķiet tā savā ziņā tāda mistērija un tik daudz sarežģīti notikumi, gan šie politiskie, gan militārie, un kā mēs šodien dzirdējām, ka caur to pētot, mācoties, cenšoties to visu saprast, tā laika notikums jāatzīst, ka tā ir tāda dievišķā providence, ka mūsu tautai šī mūsu zeme un neatkarība tika dota, kur mēs arī mūsu senči bija gatavi par to smagi cīnīties un arī maksāt. Līdz ar to mums ir svarīgi atzīmēt noteikts personības un varonīgas nopelniem bagātus karavīrus un viņi nestos pašaizliedzīgos upurus. Domāju, ka tas ir liels brīnums, ka mūsu senči varēja izcīnīt neatkarīgu valsti un Latviju pēc okupācijas atkal atjaunot. Un par to paldies Dievam. Salmans mācītājs saka šādu atziņu, un atkal es redzēju zem saules, ka ne ātrajiem sacīkstēs tika piešķirt uzvaru, un ka ne pašiem drošsirdīgākajiem karā piekrit uzvaru, ne gudrākajiem peļņas darbā maize, ne arī pašiem saprātīgākajiem bagātība, un arī ne uzskatu ziņā pašiem attīstītākajiem labvēlība, bet gan, ka viss ir atkarīgs no laika un apstākļiem. Jā, laiks un apstākļi, tas bija laiks, kad veidojās Latvijas valsts, un šajā noteiktajā laikā un sarežģītajos apstākļos un mūsu senčiem izdevās šo neatkarību izcīnīt. Tā bija cīņa ar pārspēku. Lielākoties neatkarības kara laikā mūsu karavīriem bija jāstāv pretī pārspēkam nenoteiktos apstākļos. Un tieši šī nenoteiktība liekas brīnums, kā karavīrs spēja izšķirties, kurā pusē un kādā veidā nostāties un kā vārdā iet, jo šie sirds motīvi bija viena lieta, bet ar šie politiskie spēki, kas mēģināja dažādos veidos ietekmēt un pie sevis piesaistīt cilvēku sirdis. Mēs runājam par sekaniem latviešiem, par strēlniekiem, un kas bija tās viņu idejas un ideoloģija, kas tas, ko viņi patiesi gribēja panākt. Dažreiz vienkāršais karavīrs to pat nesaprata, un viņi kaut kur veda vai sūtīja, un tikai pēc tam viņi saprata, kam viņi ziedojuši šo savu laiku. Tad, pateicoties komandieru pārliecībai, veiksmīgai un veiklai rīcībai, kā arī nozīmīgam sabiedroto atbalstam. Runājot par spēku samēru, Klauzevics min šādus vārdus, ka karaspēka drošsirdība un kopīgais noskaņojums vienmēr un visos laikos paaugstinājis fiziskos spēkus, un tā tas būs arī turpmāk. Tajā kontekstā viņš runā par to, ka vienalga šī drošsirdība un tā tālāk, bet ja notiek nopietni sateikt karš, beigās tur vienalga runa par spēka samēru, par lielām masām, par tādām lietām, bet mūsu neatkarības karā mēs ļoti daudz dzirdējuši šos stāstus par noteiktām personībām, par šiem mūsu Rembo, kas izšķīra, iedvesmoja, un svarīgi, protams, iemācīties un atklāt kādus jaunus varoņus, ka nav tikai Kalpaks, nav tikai vēl kādi labi zināmi, ka šorīt dzirdējām šo Jāni Jansonu un vēl citus, kurus būtu vērts padziļināt studēt, jo arī tas veids, kā par to laiku pastāstīt mūsdienu jaunatnē, iedodot šos varoņu stāstus, kas mums tiešām ir, bet viņi vēl ir jāatklāj un jāapraksta ar leģendām, teiksim tā. Tātad manā skatījumā neatkarības kara kaujās bieži vien raksturīgs bija karavīru un karavardoņu drosme un spēcīgas gribas un ticības vadīt rīcība. Šī mazā referāta ietvaros grib atzīmēt dažus interesantus notikumus un personības, kas man liekas svarīgi arī vēl, un to grūti tā pateikt atkal ir, kas ir tas, kas tiešām pašā saknē lika kādiem karavīriem, arī virsniekiem, nostāties vienā vai otrā pusē un tādā veidā ietekmēt vēlāko rezultātu sev un Latvijai par labu vai par ļaunu. Kara flotes veidošanās neatkarības cīņu laikā tad aizmetņi sāk veidoties dažādās vienībās, jo ūdeņi bija visur un viņi kaut kā bija jāšķērso vai jāforsē, un tur vajadzēja izmantot kādus peldlīdzekļus.
un parasti nelielas pašrocīgi bruņotas civilas laivas, kas bija pielāgotas kara vajadzībām. Lasot šo par mūsu kara floti, es sapratu, ka tādu pašu metodu izmantoja gan bermontieši, gan vācu, gan arī padomju šis karaspēks tajā laikā, padomju Latvijas. Iesaistīja vietējos civilos resursus, tās laiviņas, zvejnieku, upēs, ezeros vai pie jūras, kas bija tās izmantoja šiem mēķiem. Tās bija mazās laivas, zinējiem vai aitu laivas vai kā savādāk. Un tātad pirmā jūrnieku rota tika izveidota 1919. gada 16. jūlijā Vidzemes divīzijas sastāvā, un viņi tika piekomandēti 5. cēs kājnieku pulkam. Tas atkal šis mazais fakts, kas mūs sasaista šeit ar cēsīm un jūras spēkiem. Jāpiezīmē, ka politiķi jau 1919. gada sākumā mēģināja pārliecot tādu pagaidu valdību šie pārstāvi, mēģināja pārliecināt Antantes valstis, ka arī mums jau proklamētai Latvijai pienāktos reparācijas no Vācijas un mēģināja runāt jau, ka mums vajag dabūt kādus kuģus, bet kā mēs vēl sapratīsim, tajā laikā sabiedrotie vēl skatījās tā, 50/50 un vēl neuzticējās un neuzskatīja, ka Latvijai pienāktos šāda veida dalīties ar Latviju pēc šī Pirmā pasaules kara, un tas neizdevās. Tad šie diplomātiskie centieni savā ziņā tajā brīdī bija neveiksmīgi, un kara flotes dzimšanas diena tika atzīmēta vēlāk ar karakuģu karogu pacelšanu uz Tvaikoņa maiga 1919. gada 10. augustā. Te pašā datumā tika nodibināta jūras nodaļa, un vēlāk 17. augustā pēc dažām dienām to pārdēvēja par jūras daļu, un tā arī atradās tad Vidzemes diviziona 5. cēs pulka apgādībā, tieši apgādībā viņi bija piekomandēti, teiksim tā. Vēlāk izveidojās krasta apsardzības un mīnu izvejošanas flotila. Tad jāatzīmē, ka 19. gada pirmajā pusē tika izveidota šī padomju Latvijas kara flotila Daugavā un Lielupē, kas pēc Rīgas atbrīvošanas un lielnieku varas 19. gada 22. maijā pārgāja Latvijas Nacionālās armijas rīcībā. 1919. gada 12. septembrī izveidoja, un šis atkal tāds interesants vēsturisks fakts, ko daudz varbūt nezina, bet tam bija savā ziņā, es domāju, nopietna nozīme, bet tika izveidota Lubāns ezera flotile, kas palīdzēja cīņā pret padomju armiju Austrumu frontē. Un par šīs flotes komandieru nozīmēja viesleitnantu Eduardu Werneru Puķīti. Flotiles laivas sekmīgi piedalījās karadarbības operācijā pret uzbrukošajām 15. padomju armijas vienībām, operējot Lubānas ezerā un Aiviekas upē. Par to pats sev būtu interesanti pētīt, kas bija tieši viņu šie varoņdarbi, ko viņi paveic, kādā veidā, tīri no tāda viedokļa, bet šo faktu ir interesanti zināt, jo tas priekšstats par jūras spēkiem, ka tā ir jūra un Baltijas jūra vai līdzes, bet arī iekšūdeņos darbojās ļoti nozīmīgi. Vēlāk viņi pārdevēja par ezera divizionu, bet kapteini Eduardu Werneru Puķīts, kurš bija pieredzējis jūrnieks Krievijas kara flotē, vēlāk Baltijas kara flotē, bet pēc Krievijas flotes sabrukuma viņš ģenēja Somijas flotē. Un viņš Latvijas armijā pievienojās 19. gada 4. februārī Tallinā. Un Puķīts bija 2. cēs kājnieku pulka 1. rotas komandieris un piedalījās Ziemeļvidzemes atbrīvošanā. Un 7. septembrī tad viņu piekomandēja jūras nodaļai un nozīmēja uz pieminēto Lubānas šo floti organizēt 4. oktobrī organizēt šo aizsardzību un uzbrukumus. 14. oktobrī šo talantīgo virsnieku viņi piekomandēja uz Rīgu, lai viņš vadītu kara flotilu Daugavas ūdeņos Rīgas atbrīvošanas cīņu laikā, vadot civilos kuģīšus, kā minēts, tie bija pielāgoti šīm militārām vajadzībām. Citur minēts, ka šī pielāgošana vēl bija tāda psiholoģiski, vai tas nebija tāda nopietna bruņu kuģi, bet tur bija smilšmēs šis vai tas, lai tas karavīrs tajā laivā justos, ka viņš ir drusku aizsargāts. Personāls lielākoties bija
civilie cilvēki, civilie jūrnieki, kas bija iesaistīti ieskarīti armijas sastāvā. Vēlāk, 1925. gada 20. jūnijā, daudz bijušie kuģīšu komandieri velta pateicības rakstu par dārgu piemiņu augstgodātam kara flotilas komandierim, organizatoram un pavēlniekam Edvardam Puķīta kungam. Šai īstajā apsveikuma vēstulē, tas ir 1925. gadā, viņi atcerās par to, ko viņi bija pieredzējuši kopā ar savu komandieri šajās brīvības cīņu laikā. Un tās ir emocijas. Es varbūt tās atļautos veltīt laiku un nolasīt šo īsu apsveikumu, jo viņš iedod tādu īsu, bet emocionāli konspektīvu, jo to raksta šie te paši vīri, kas to bija pieredzējuši. Un vēl tā laika tajā valodā. Kad Latvijai mūsu tēvu zemē klājās grūti un spēcīgi labie apbruņotie krievu vācu karapulki draudēja mūsu dārgo dzimteni līdz pamatiem sagraut. Kad minētie karapulki ielauzdamies Pārdaugavā, ieņemdam Daugavgrības nocietinājumus, bija radījuši mūsu karapulkos un vadoņos šausmīgu izmisumu, kad mūsu ministrijas un karaspēka daļas viena pēc otras sāk evakuēties uz Cēsīm. Kad melno bruņinieku lidmašīnas kā ērgi lidinājās pār mūsu tēvību, jauno krievu vācu kara sagrautās trupas, uznāca par Latviju vaimanu briesmu pilnā 14. oktobra tumšā nakts. Tad jūs, Puķīša kungs, tad jūs bijāt tas, kurš nesaudzējāt sevi savu dzīvību un griezāt savu karsti vēlojošo krūti par dzimteni pret zvērīgo ienaidnieku no savu dušu un drošsirdību iedvesmojāt iekš mums, privātiem jūrniekiem, kareivisku garu un aizrāvāt mūsu sev līdzi, pievedot mūs pie pārliecības, ka bez cīņas nav uzvaras. Un redzēdami jūsu personīgo piedalīšanos, mēs pilnīgi paļāvāmies uz jums un jūsu bagātīgi apdāvināto vadības spēju, sevišķi pie ātras un mākslīgas tvaikonīšu pārbūvēšanas par kara piemērotiem un kaujas spējīgiem, kas vēlāk pierādījās par neapstrīdamu faktu, sevišķi pie pirmās karaspēka pārcelšanas pār Daugavu 15. oktobrī un desanta izsēdināšanas pie Daugavgrības cietošanu, kur ienaidnieks bija stipri nocietinājies, kas pierādījās pie pretošanās un pēc viņu satriekšanas ieroču un vaņģinieku krišanas mūsu rokās. Tad pie vairāk kārtīgas Šmita cementu fabrikas šturmēšanas, pie Daugavas aizsargāšanas un apvektēšanas no 13. līdz 11. novembrim, pie desanta izsēdināšanas no jūras 3. novembrī Edinburgā rajonā, kur visai grūti nācās lielas vētras dēļ uz jūru cīnīties ar ienaidnieku un dabas spēkiem. Sevišķi pie beidzamās reizes Šmita fabrikas šturmēšanas 10. novembrī, kur iesākās kaujas 9:00 no rīta un būdami bez pārtraukuma līdz 5:00 vakarā. Tas ir tikai minētā nocietinājuma ieņemšana, neskatoties uz sīvo artilēriju, ložu, mīnu, metēju un šauteņu uguni, kur mūsu tvaikonīši cieta brāzes zaudējumus un viszemāk mūsu galvas nokārās, kad redzējām, ka pa 3. reizi jūs tiek ievainoti no ienaidnieku granātas, bet toties jau augsti un lepni bija pacelāts mūsu sirdis, kad izdzirdējām, ka ievainojums nav nāvīgs un ienaidnieku nodoms nav izdevies. Kādēļ pēc šīs spožās nozīmīgās priekš Rīgas uzvaras mēs paliekam jo drošāk ar lielu sajūsmu, dzinādamies pakaļ ienaidniekam pa lielu, vajājām viņu līdz Jelgavai, kamēr mūsu ūdeņi mums to atļāva. Sevišķi jāatzīmē, ka vajāšanai mums lika ceļā šķēršļus viņu gaisa floti, kur pastāvīgi met uz mums bumbas un apšaudīja no ložmetējiem pie Bilderlīna tilta, majoriem, sloks ieņemšanas, sevišķi pie Jāņraga sekluma 20. novembrī, pie Jelgavas ieņemšanas 21. novembrī. Kādēļ ievērojot visus no jums personīgi, pie visām šīm kara operācijām pārciestos grūtumus, Tēvzemes Latvijas labā, mēs jūs turēsim mūžīgā neaizmirstamā piemiņā šodien un kur jūs svētat savu goda dienu. Var sakot, tas īsts emocionāls apsveikums, kas iedod to sajūtu, kad šie tie mūsu varoņi, un, protams, karavīri darīja savu lietu, bet es gribu atgādināt to providences roku, kas tiešām sargāja viņus, un šīs personīgais piemērs iedvesmoja šai cīņā. Tad par karaflotes dibināšanu 20. gada 14. jūnijā, neatkarības karam beidzoties, jūras daļu pārdevēja par jūras pārvaldi, privātos kuģīšus atgriez civilā dzīvē, un arī jūras pārvalde tika likvidēta līdz 20. gada 1. maijam. Var teikt, jūras spēki
gandrīz beidz pastāvēt. Un tad vienīgais sevišķo uzdevumu virsnieks jūras lietās tika iecelts mūsu labi zināmais vēlāk admirāls Arčibalds von Kēzerlings. Tad vienalga arī šai jau brīvvalsts laikā pēc neatkarības kara, tomēr flotes trūkums bija jūtams, un tādēļ tika atļauts izveidot un uzturēt kara floti. Un kuģu būvētavā Bolderājā tika atremontēts mīnu trailers M. Arī šī kuģa vēsture ir tāda, ka tas bija vācu kuģis, kurš bija padomju šīs armijas sastāvā. Viņš tika nogremdēts Daugavā, viņa izcēla, aizved uz Bolderāju, un tur viņš sagaidīja Latvijas neatkarību, šo atbrīvošanu. Un tad šis kuģis tika atremontēts, un uz šī kuģa 21. gada 12. jūnijā pacēla karogu, kuru tad vēlāk uzskatīja par Latvijas šo dzimšanas dienu. Mūsdienās mēs jūrspēks svinam 10. augustu kā šo dzimšanas dienu. Tad arī šī flotes veidošanās un būvēšana nebija vienkāršs darbs, jo tāpat kā toreiz arī šodien tas prasīja ļoti liels finanses un tiešām jābūt pārliecībai, ka vērts ieguldīt naudu jūras spēku izveidē, lai tas sevi attaisnotu. Un tur šai spēku veidošanā, protams, admirālim Kēzerlingam ļoti liela nozīme. Gan tika pielāgot šie dažādie kuģīši, kas, protams, vēlāk bija, jo īpašais lepnums bija ilgāk neapstāšos, bet zemūdenes, ronas un spīdola, ar kur īpaši lepojās. Vēlāk tika izveidot šīs eskadres, mīna eskadres, zemūdeņu laivu divizionas, krasta aizsardzības eskadra, vēlāk ar jūras aviācijas divizionas un citas lietas. Kara flotes veidošanās, ja mēs tā teikt, varētu teikt, nobeidzās, ja veidojās līdz 1938. gadam, kad patiesībā tikai par sabiedrības līdzekļiem tika izveidots un pasniegts 38. gada 15. jūlijā kara flotes karogs, kurš brīnumainā veidā izdzīvoja un tika atgūts arī pēc padomju okupācijas gadiem. Tad drusku pieskarties, man arī laiks ātri aizgājās pie šīs sabiedroto atbalsta, un arī, ko šodien mēs dzirdējām, ka sabiedrotie sākotnēji nebija tik naski atbalstīt Latvijas neatkarības cīņā, un arī šie kuģi, kas bija pie Liepājas, Daugavgrīvā vai Rīgas jūras līcī, gaidīja, teikt, kā nosvērsēs šīs lietas un kam par labu. Sabiedrība veids milzīgu darbu, un amerikāņi labie onkoļi, kas piegādāja pārtiku, labību un veido šīs vietas, kur pabarot bērnus, jo bādu situācijas bija Liepājā, Rīgā un daudz kur citur, arī šo kara apstākļu pēc, tad viņi darīja šo labdarību, atbalstīja sabiedrību. Tas bija politisks žests, kas nāca par labu arī mūsu Latvijas pagaidu valdībai, un īpaši, kad pēc apvērsuma Liepājā, kad pagaidu valdība patevējās uz kuģi Saratovu. Tad sabiedrotie apsargāja, nodrošināja apsardzi mūsu valdībai, bet viņi tieši veidā neiesaistījās militārā konfrontācijā. Un Cēsu kauju nozīmība tikai pēc Cēsu kaujām pagaidu valdība 27. jūnijā nokāpa no kuģa Saratovu uz Sauszemes, bet nebija tā, bet valdība vienalga nopietni tajā laikā strādāja, un šī pagaidu valdība bija guvusi arī politisku atbalstu, savā ziņā pateicoties sabiedrotie atbalstam ar šo humāno pārtiks un citu veidu palīdzību, kas tika sniegta sabiedrībai. Tādā veidā varbūt tās parādot, kad ar šo pagaidu valdību var rēķināties, ka viņiem ir savā ziņā sabiedrotu atbalsts. Bet kā jau šodien minēja, tas, kad sabiedrotie militāri iesaistījās un bija pārsteigums bermontiešiem Daugavgrīvā, tas arī bija mūsu virsnieku diplomātiskais vai centieni panākt to, jo šis atbalsts bija ļoti nepieciešams. Un tas ir reāls kaujas, kad sabiedrotie cieta zaudējumus, jo 1919. gada 17. oktobrī bermontieši izrādīja artilērijas šāva pretī sabiedrotie kuģiem, un proti uz Latvijas un Lielbritānijas kara kuģi, kur apkalpē viedi īri jūrnieki, kas sniedz atbalstu Latvijas armijai 10. operācijai Daugavgrīvā. Šis uzbrukums sākums Rīgā un pārējās Latvijas teritorijas atbrīvošanai no Bermontu armijas. Tā paša, kad 17. oktobrī brītu kara kuģis Dragon cieta apšaudē, kur 9 jūrnieki gāja bojā, bet vēl 6 tika ievainoti. Latvijas jūras spēki gadu atcerās un piemin šos bojā gājušos
brīvības cīņās. Mans laiks iztek, ko es gribu pieminēt, svarīgs brīdis arī varbūt tās vēstures kontekstā bija mums šī pirmā komandiera Kezerlinga vadība, un 10 gadu jubileja karaflotē tika atzīmēta 31. gadā, kad Kezerlings pateicoties saviem resursiem diplomātiskiem, viņš ļoti plašu starptautisku salidojumu Latvijā organizēja, kur no 8 dažādām dalībvalstīm. Īpaši tiek piezīmēts, ka tā bija vienīgā reize, kad vācu kara kuģi viesojās Latvijā, un viņi satikās bords pie borda ar amerikāņu kuģiem un citiem ienaidnieku kuģiem. Pēc šī notikuma vēl bija notikums, kad Latvijas karaflota viesojās Igaunijā, lai tur svinētu svētkus. Tas bija tas augstais punkts admirāļa Kezerlinga vadībā. Un tur kāds stāsts ir arī par šo starptautiskām attiecībām. Ir kāds emocionāls stāsts, proti, ka Igaunijā pēc ceremonijām, pēc zaļumballes, kad karavīri redz, ka tur 2 vīri baltos džeklos cīkstās, cīnās. Un tur nav viens cits, kā mūsu admirālis Kezerlings ar Igauņu karaflotes komandieru Hermanu von Zalts, kad abi vīri cīnās uz lāpsņām, kurš kur noliks, un tur pa vienam pa otram līdz brīdim, kad tomēr Kezerlings, musējies latviešu komandieris noliek pretinieku uz lāpsņām. Tas tāds mazs humoristisks notikums no brīvā brīža, bet tas parāda, un, protams, viņu attiecības daudz tālāks, kas veidojās jau Pirmā pasaules kara laikā, Krievu karaflotes laikā, ka viņi cīnījās arī vēlāk atbrīvot cīņās pret bolševikiem, ka veidojas šīs attiecības, kas vēlāk sekmē šīs starptautiskās attiecību veidošanas sekas. Protams, karaflotes stāsts bēdīgi beidzās 40. gadā, 21. jūlijā, kad karoks pēc ceremonijām tika nolaists Liepā, pienākot padomju karaspēkam, bet šodien tajā neiedziļinoties pozitīvais un labais, un tas, ka mēs varējām atjaunot šo karaflotes tradīciju 92. gada 11. aprīlī, kad karakuģis tika pacelts uz K4 samas kuģa. Un tur jau tā mūsu vēsture pāriet mūsdienās, un šodien šeit ir mūsu admirālis Zeibotu kungs, kurš pats kā vēstures avots stāstīt, kas tur notika šie stāsti. Un vēlāk pie pirmās iespējas mūsu kuģi komandieri iesaistījās, veidojot starptautiskās attiecības, devās vizītēs, veidojās šis dalība, aktīva dalība mācībās, kas bija īpaši Baltups, šīs lielās mācības, un tur arī vēsturisks stāsts, kā mūsu karavīri, mūsu jūrnieki 90. gadu sākumā ļoti nabadzīgos, ļoti piecīgos un neapskaužamos apstākļos devās, piedalījās, izpildīja uzdevumus, un arī tur bija tāda kāda neatkarības kāda laikā personības, pašaizliedzīgas rīcības, ko darīja. Un tie ir cilvēki, kas šodien ir mūsu komandieri, tā skaitā, kad viņi uzsāk savu dienestu. Tā kā paldies viņiem, paldies katram mūsu Latvijas varoņiem, un lai Dievs mūs sargā arī turpmāk. Paldies par uzmanību!